Aiztaisam astiņas, plaukstiņas nolaižam ar skatu uz augšu, uz ceļgaliem vai klēpī. Ja liekam klēpī, tad kreiso plaukstiņu apakšā, labo pa virsu. Un ievelkam dziļākā elpu. Uzliekam smaidu uz sejas. Es ieeju sevi iekšā, šajā tumšajā laikā, kad varbūt, ja pirmais, kam es pievēršos, ir kāds ārā ir laiks, tad man smaids uz sejas nerodās, bet ja es pirms savu acu vēršanas vaļā, iedomājieties, kā jūs šorīt no rīta cēlāties, un ka jums būtu vēlreiz iespēja šorīt no rīta piecelties. Es dzirdu, varbūt modinātājs, varbūt viņu nospiež, vai arī ir tas mirklis, kad es pati no sevis pieceļos, tā kā es apamostos, bet vēl neesmu attaisījis acis. Es vēl nezinu, kas tur ārā ir, kas ir ārpus manas segas. Iedomājamies, kā mums tā sega pa virsu mīksti, silti, tur tik forši gultā. Es uzlieku lielu smaidu. Es esmu pamodusies, šī ir jauna diena, kas ir tikko pienākusi, iesākusies. Un ir tas mirklis, un mēs tajā mirklī te pabūsim ilgāk. Ir tas mirklis, kur mēs vēl nezinām, mēs vēl neatceramies visu to, ko mēs domājām vakardien. Mēs vēl neapzināmies tās problēmas, kādas mēs bijām izdomājuši, kurās mēs dzīvojām vakardien. Ir tāds jauns mirklis. Un es uzlieku tajā mirklī smaidu uz sejas. Paldies, kad es šorīt esmu piecēlusies. Es sajūtu savas pēdiņas, papēžus, apakšstilps, ceļgals, augšstilps, divenu. Sajūtu savu vēderu, krūškuru, ievelku tur dziļākā elpa arī šobrīd. Sajūtu plecus, rokas, plaukstus, kaklu, galvu, seju. Es esmu vesela. Es ievelku dziļākā elpas, pārbaudu, jā, es elpoju brīvi, ir forši. Man ir brīvība elpot. Es varu brīvi elpot, tā ir mana brīvības jau pirmā izpausme šajā brīdī, kad es par neko citu nedomāju, es tikai apzinos, ka mans ķermenis ir vesels, kad es esmu šajā dienā piedzimusi atkal no jauna, atmodusies vesela. Viss ir kārtībā. Es uzsmaidu. Man gribas šodien dzīvot. Vēl joprojām man ir acis ciet. Mēs esam tajā rīta gultas cēlienā. Varbūt, ka mums kāds guļ blakus, varbūt, ka mēs kādu dzirdam sev blakus istabā, vai tie bērni, vai mūsu mīļotie cilvēki. Arī viņiem viss ir kārtībā. Un liela pateicība ieplūst sirdī. Tik skaisti. Visiem viss ir forši, ir labi. Mēs visi esam dzīvi, veseli. Es pateicos par to. Es dziļi novērtēju savu veselību, savus mīļos un tuvos. Cik labi, ka mums visiem viss ir kārtībā. Šeit, šobrīd, šajā fiziskajā un garīgajā. Un tad vēl joprojām mēs esam vēl tajā pašā gultā, aciņām ciet. Rociņas uz sirsniņas, var arī šobrīd sākt uz sirsniņas. Kā es vēlos šo dienu nodzīvot? Kādā sajūtām? Ja es izvēlos prieku, es redzu, kā tad, kad es atveru aizkarus un ārā ir tas pelēkais lietainais, es iešu tajā ar prieku. Vai ir mieru, vai ir aizrautība. Kā es vēlos, kādā sajūtā es vēlos būt. Diena būs pilna notikumiem, tādas, kuras tu varēsi kontrolēt, tādas, kuras tu nevarēsi kontrolēt, bet sajūtu sevī regulēt tu pati. Kā es šodien regulēšu savu sajūtu? Varbūt man ir bailes. Kā es tās pārvērtīšu par aizrautību, izzināt, uzzināt, vēl iegūt vairāk informācijas.
Varbūt man ir nedrošība, arī tas pats līdzīgi kā bailēm. Man vajag vairāk informācijas, kur es to uzzināšu. Varbūt man vajag vairāk pacietības. Es esmu pacietīga, es kultivēju to sevī un pielietoju dienas garumā. Un man izdodas. Kā vēl es gribu savu dienu? Tagad iedomājamies to dienas vizualizāciju no šī brīža, no šiem 11. Pēc šīs meditācijas, kas brīnumains varētu notikt? Varbūt tu varētu saņemt kādu patīkamu telefonu zvanu vai notikt kādu nejaušu patīkamu tikšanās. Ne tādu neplānot laikus, cilvēkus, bet ko tev šodien gribētos? Man šodien gribās. Un kā tu vari ieraudzīt sevi to saņemam un pielaižam sev klāt, apzinoties, ka tu to radīji. Kā tu vari vēl vairāk būt atvērta brīnumiem, bez noteikumiem, bet vadoties ar sajūtu. Un tad sev vēl pēdējo izstāstot, Janu, tas, ko es plānoju, sanāk un izdodas vēl labāk. Tas, ko es vēlos, ir tikai iesākums. Un kaut kas pat vēl lielāks ar manīm notiks. Vēl grandiozāks, vēl skaistāks. Es šodien parūpēšos par sevi, noregulēšu sevi uz pareizās frekvences, pareizās sajūtas. Es apsolu to sev. Un tajā brīdī, kad man atkal gribēsies kliegt un būt nejaukai, es ieelpošu un atcerēšos jautājumu, kā es vēlos būt. Un būšu tāda, kā es vēlos būt. Paldies jums par meditēšanu kopā. Lai mums izdodās šī diena, lai tā pilna skaistiem notikumiem. Un, kad tu ej cauri dienai, ik pa laikam sev atgādini to, ko tu tur vēlējies. Tagad notiek tā maģiskā tikšanās. Tieši šodien es satieku to savu vai nākotnes partneri, vai draugu, vai skolotāju. To, kas tev vajadzīgs šobrīd. Tas notiek pavisam nejauši šodien. Lai mums izdodas.